Vai esat dzirdējuši par atjautīgu zēnu, kas gadsimta sākumā dzīvojis Smolandē, Zviedrijas dienvidos? Tas bija es, Emīls Svensons. Paklausīgs puisēns, kas gaužām mīlēja savus vecākus un vienīgo māsiņu. Viņu dēļ es alaž biju gatavs uz visu. Daži gan apgalvo pavisam pretējo. Es esot pastrādājis vairāk nedarbu nekā sunim blusu. Tie ir salti meli, jo sunim blusus vēl neviens nav saskaitījis. Jūs neticat? Tūlīt es atradīšu visus, kas toreiz dzīvoja Katholtas sētā, un jūs redzēsiet, ka es runāju vistīrāko patiesību. Baltos palagos. Tā. Un visi arī.
Netrausties! Es viņu atkal redzēju. Ko? Žurku. Tādu. Kurā vietā? Pirmo reizi man taisni pār ģīmi. Labi, ka pamodos. Nu, kā to ņem? Kaunies. Traka padarīšana. Žurkas istabā. Kad es sāku kliegt, viņa pazuda. Bet tā viņas var apēst mūsu gaļu un maizi. Vispirms jau mani. Nu, skaidrs, ka tevi. Bet pēc tam mūsu gaļu un maizi. Ja nu es nebūtu pamodusies. Alfred! Kādas tev kājas? Žurkām patīk apcepta gaļa. Kur liksim? Varbūt Līnas guldā. Liec, kur gribi. Es istabā vairs savu kāju nespēršu. Kāpēc? Viņi ir tik sīkumaini. Un gaudo kā vilks. Jā, viņas vīram būs grūti. Vai tu viņu precēsi? Nē, es jau to nevaru izdarīt. Un pateikt viņai arī es nevaru. Es varu pateikt. Tas ir jādara smalki. Tā, lai neapvainojas. Zini, Alfred, es arī neprecēšos. Dzīvosim mēs abi divatā, tu un es. Labi, Iedod man. labi. Tikai tu pirkstu sargā. Skaties, citādi nocirtīs kā špicku. Ko tu meklē? Es tēloju žurku. Es arī būšu žurka. Tu būsi Līna. Guli. Es arī gribu desu. Nebāz degumu. Pārsitīs kā špicku. Līna pamodīsies un visu izjauks. Žurka iet pavisam mierīgi un neko neredz. Pēkšņi ierauga slazdu te. Kur nedomā ieraudzīt, tur teica izbaidīs. Ļoti labi. Žurka beigs un ieskries slazdā. Ļoti labi. Nu, žurka mūsu gaļu viss neēdīs. Padomā, kā teicis priecāsies. Vai dieviņ. Īda saka, vilku nav. Emīl, mīļais, Īda, bērniņ, skrieniet mājās pasaules gals klāt, ko meita nāk. Āmen. Ko laukā ķers tas pagalam, vienīgais glābiņš zem jumta. Godātā Petrela kundze, vai jūs nebūtu tik laipna un neatbrauktu pie mumsim uz svētdienas kapiju mūsu dēla dzimšanas dienā? Un aizlienētu mumsim naudiņu jaunam zirdziņam. Laipnību ielūdz Alma un Antons Svensoni Kathultas Tikai līdz rudenim, ilgāk nē. Tā... Nieka 40 kronu. Baskājumu neviens neko nedos. Apavi jātaupa.
Tu esi saimnieks. Tu jau tā plēs kurpes, ka ik pa 10 gadiem. Atkal un atkal jāpērk jaunas. Petrēla kundze ir mūsu vienīgā cerība. Kur nu? Kur tā nu? Rokā ir kas? Žurka! Anton! Kur Emīls? Emīl! Emīl! Emīl, uzkāpūs prom tūlīt, kamēr tēvs man iekšā. Vai nāģini? Es tev rādīšu. Vai nāģini? Emīl! Taisi vaļā! Tu dzirdi? Tūlīt taisi vaļā! Anton! Taisi vaļā, ja es salauzīšu durvis! Durvis maksā naudu. Nu labi, lai tad sēž līdz rītam, lai otrais tāds stiķi vairs nenāk prātā. Nu, Emīls jau nu 2 reiz vienu to pašu nedarīs. Avīzēs raksta, ka Amerikā plosās zemestrīce. Kas tas ir zemestrīce? Vajadzētu viņiem aizsūtīt Emīlu. Tad viņi vienreiz dabūtu trūkties. Bet to zemestrīce lai sūta mums. Man gribas ēst. Nekādas dzimšanas dienas nebūs. Tā kā es te stāvu. Bet tu guli. Tīrās briesmas ar to komētu. Kritīšot mums tieši virsū. Man vienreiz pietiek. Avīzēs raksta nākšot vakarpusē lejā. Vismaz lielie darbi būs apdarīti. Kas no tā mežoņa izaugs? Vai maz kāds izdzīvos? Tā komēta esot briesmīgi smaga. Te nu ir tava apavu ekonomija. Naks nost. Būt bijuši kurps kājās. Vai maz varēsi uzvilkt? Nekur mēs nebrauksim. Bet, Petrēla kundze, tu kas cits tev aizdos? Nu, tad Emīlam jāpaliek mājās. Anton. Emīls uz gada tirgu nebrauks. Tā kā es te stāvu. Lai paliek abi ar māsu. Lai griež savus koku pintiņus. 97. Es viņu saskaitīju. Tas nozīmē 97 palaidnības. Vai to var kādam teikt? Cik ilgi tas jaunais nāks augs? Līdz jubilejai jau nepaspēs. Emīlam nekāds jubilejs nebūs. Es domāju, līdz 100 koku vīriņam. Paldies! Ja jau Līna ar mazajiem paliek mājās, Paliek. Ai vien jūtas divričos. Būs jau labi. Varēsiet ar brāli padzīvot zaļi. Kā tad? Mīļo mami, mēs gribam līdz. Nu, lūdzu. Nerunāsim par to. Tā ir tā jāstrebj. Citādi jau nevar zināt, ka tā ir zupa. Manas acis šitādu bērnu nav redzējušas.
Iesim zupu. Ko tu gaidi? Cit kopā! Vai tu pie pilna prāta? Draugs maksāja 4 kronas. Saki, māmiņ, kā Emīls dabūs nāģeni galvā? Dod to kruķi! Nē! Jābrauc pie dakteru. Par pāris kronām viņš dabūs nost. Jauna tērīna maksā 4 kronas. Mēs vēl nopelnīsim. Pareizi gan. Katru dienu tāda peļņa negadās. Kaulu kambars numur 1. Alfred! Jūt atpakaļ federratos. Kā? Emīls arī brauks. Un Līna ar mazo, ne? Brauks. Vai nav vēl kāds, kam iesprūst? Zupas katlā. Lūdzu, dariet to visi. Lūdzu, vēl ja mums ir kafijas kanna, cūkspaiņi, nakts pots. Velk no mana ķēves sirmā. Tev nepatīk, ka tev mazgā ausis. Šitas man ir pirmais labums no tāda poda. Emīl, tu esi liels vīrs. Atceries, ka doktors ir jāsveicina. Un paklanies, kā nākas. Šitā? Ļoti labi. Ļoti labi. Paturi. Priekš kam tev tā nāģene? Ko es likšu galvā, kad mēs brauksim mājās? Tā braucam. Hei, sāk! Čau! Labdien, doktor. Labdien. Sveiki, sveiki. Ko tu zem tā trauka dari? Labdien! Pagalā mūsu 4 kronas. Jā. Jūs esat ietaupījuši veselu kronu. Par mazu zēnu galvu izvilkšanu no zupas trauka es ņemu 5 kronas. Un nevis 3 kā bērni? Nē. Tagad bērnu galvas kļūst lielākas. Lielāks darbs, lielāka maksa. Bet jūs jau pats ar to tika galā. Malacis. Tu nevienam neteiksi? Nevienam? Nevienam. Emīls šito izdarīja manis dēļ. Ko? Teic, man negribēja ņemt līdzi. Vai tu esi dzēris cukurūdeni?
Dzīvosim zaļi. Ejam! Uz kurieni? Mēs dzersim cukurūdeni. Nekādu cukurūdeni. Kamēr mēs ar māti būsim pie Petrelkundzes, tu sargāsi mantas un pamēģini tik izkāpt no ratiem. Un es? Tu nāks līdzi. Petrelkundzei patīk. Mazi, paklausīgi bērniņi. Trakas lietas. Bārnu mājas saimnieks grib mani precēt. Mēs ēdām karameles. Ar taviem zobiem? Kas tad maniem zobiem vainas? Tā tik precies. Ar šito sakārni. Viņam jau 50, man tikai 25. Divi tik vecāks par mani. Un kas par to? Tas nav galīgi nekas. Nu vai zini, tagad vēl tā, bet kad man būs 50, viņam tagad būs 100. Kur es tādu kretu likšu? 25, 50. Jā. Nu, iesim nu. Kamēr tā komēta vēl nav nokritusi. Tu, Alfred, paskati puiku, lai neizjauc vāģus. Tēvam taisnība, tu pats zini, cik Petrelkundze ir smalka, bet tu... Iesim nu. Sveicināti, sveicināti, mīļie Svensoni! Tas nu gan jauki, ka neaizmirstat veco Petrelkundzi. Pagājušo reizi mēs veselu nedēļu ēdām jūsu desiņas. Visa pilsēta brīnījās, kur Petrelkundze tādas desiņas pirkusi. Bet es viņiem saku, mani Kathultas draugi atsūtīja. Ak, tu mana mazā podziņa. Labdien! Labdien, kas tev pa garšīgiem vaidziņiem ko? Tu nu gan laikam katru dienu desiņas ēd, ja? Jā, bet ko tad brālītis? Emīls bija pie daktera. Mans eņģelītis slims? Emīls ir vesels kā rutks. Viņš palika ratos. Mēs gribējām jūs... Mans eņģelītis ratos? Nē, nu... Mēs tikai uz mazu brītiņu. Mēs gribējām jūs lūgt, mums ir... Daktars viņu sagrieza, ja? Nu, protams, protams. Vedīt viņu šurp. Ne vārda vairāk. Ak, tu pagāns! Tā viss ir kliba. Bet viņi liesbējēja. Nu, kurš? Man vajag cepēt, nevis olas. Nu, vēl labāk. Nu, paskat, kāda trekna vistiņa, ko. Nav noskrēsies tā, kā viss cits. Nu, ņem, nu. Es jau neiešu kropli kaut. Dodiet naudu atpakaļ. Grib tas pat nokaušu. Pagaidiet! Es viņu pērku! Es viņu pērku! Dod šurp. Alfred, vai tu tici tam komēdijas briesmām? Aizdod! Alfred, aizdod man 20 eiras! Es nopirku visu!
jā, es nopirku Līnai kūkus. Vairāk arī neko. Nu, pagaidi, tūlīt jābūt atpakaļ tēvam. Man un aģenī vēl kaši un to dara diezgan braši. Nebūtu es tāds kūkus pircis. Jā, vistu pircējs atradies. Starp citu, kad tā komēta nāks, būtu pēdējais laiks. Cik jauks puisītis. Nabaga bērniņš. Mazo draudziņu, vai tu šodien esi ko ēdis? Vai tu esi bērniņš šodien ko ēdis? Esmu, bet tikai sienu. Nāc uz maniem ratiem, es tevi pacienāšu ar sienu. Sasodītais puika. Tu te stāv un mierīgi dzer cukurūdeni. Vai zini, kad man nav naudas, tad es nevaru dzert. Kad man ir nauda, tad es nedrīkstu. Kad tad, lai es dzeru? Ko tu daudzies apkārt? Es meklēju tev pusdienu. Petrēl kundze mūs gaida. Kas tā par naudu? Mana! Kur tu ņēmi? Aizņēmos! Man un aģenī vēl kaši un to dara diezgan braši. Ceļš līdzens gadās. Man un aģenī vēl kaši un to dara diezgan braši. Ceļš līdzens gadās. Kaut ko tādu es redzu pirmoreiz. Jā. Šitā iepirkties. 30 kroni. Ko te? Cik teici viņš maksā? Ko? 30. Nav par daudz? Cik tam zirgam gadu? Ko? Ļaujiet, es pats turēšu. Jā. Pamēģini, ja? Šito zemi neviens nevarēs apkaut, tāpēc ticiet man, tāpēc jau viņi pārdeva. Zirģeli vienkārši kut. Aiz naga vajag ņemt. Tā tam būs būt. Blēdis! Cietumā tādu! Es to pagānu lopu vairs negribu redzēt. Lai viņām kas grib.
Es viņu varu paņemt. Redz, kāds malacis. Ak, tu, mazais pintiķi. Oja, saimnieks. Būs vien jāšķirās no zirdziņa. Tu nabaks, vai? Labi. Zirgu tu dabūsi, tikai vispirms noturi, kamēr mēs kaļam. Paklau, es tevi apkalšu un apsolu, ka nemaz nekutināšu. Kāju? Paskat, vienreizēji. Lūdzu. Gatavs! Nu, saimniek, cirks jādod. Kur liksies? Jādod. Jādod zirgu. Nu ko, ar tām taču tev pietiks, ko? Mazais spēka vīri. Gan nebija runāt. Ar 5 kronām tu cauri netiksi. Zirgs jādod. Ja tu, saimnieks, neturēs vārdu, es ņem to pakaunos. Labi, ņem to zirgu un pazūdi. Bet veikli, kamēr es neesmu pārdomājis. Tādu brīnumu tikai vienmēr bijis tirgu notiek. Kas tas par zirgu? Kas tas par zirgu? Mans! Viņu sauc par Lūkasu, un viņam kutā pat kā Līnai. Beidz pļāpāt. Tā es tevi meklēju. Atdod zirgu saimniekam. Lūkas ir mans! Atdod zirgu saimniekam un skrēj pie Petrela kundzes. Tāds dusmīgs kā pūķis. Iedod pajāt! Iedod ķekatus! Gāzīsies! Ko? Es? Sasodītais puika. Nesaprotu. Kā var dienas laikā pazaudēt bērnu? Vieglāk būtu 100 bluses noganīt. Tās neskrien tik ātri kā Emīls. Ka tik nenotiek kaut kas slikts. Man ir tāda ļauna priekšnojauta. Nu, par šito stiķi viņš man 2 dienas sēdēs skapūzī. Vispirms. Vajag viņu atrast. Komēta un Emīls. Mani nervi to neizturēs. Pāri sētai netiksi! Vai komīt ķīseļu bļodu arī sasitīs? Ēd, bērniņ, ēd. Varbūt tās ir pēdējās pusdienas mūsu dzīvē. Mīļā Petrela kundze, kamēr vēl viss mierīgi, es gribētu jūs... Domā, citu negribēs? Tam puikam taisnība. Sētai pārkāpt nevar.
Gāšu uz virtuvi pēc augstūdens. Cik tad ilgi var gaidīt to ūdeni? Es kundzi jau izārstēju. Es tevi skapūsi izārstēšu. Saimnieks. Eja, heisā! Alfred, kas tu tur jāj? Emīls tik ir varēts vīrs. Skaties, kas par zobiem. Īstev, tēls. Skaties, kas par muskuļiem. Kas par muskuļiem? Es viņam piedot visus grēkus. Visus, bijušos un nākošos. Alfred, paskaties. Paskaties uz kājām. Emīl. Velknu mana ķēves. Kāda ķēve? Man tagad ir Lūkas. Es tik aizmirstu teikt brīdināt, ka tev kur tāpat kā Līnai. Nesasmierē dēlam dāvanu. Nekādas dāvanas nebūs. Šito nazīti Emīlam neredzēt kā savus ausis. Bet, Anton, tu taču solīji. Un Emīls tā gaida. Lai gaida vesels. Tu mani pazīsti. Ja viņiem nav dēls vajadzīgs, tad viņi to prieku dabūs. Eja, heisā! Manu nāģeni velk tā aši, un to dara diezgan braši. Ceļš jau līdzens gatavs. Tu atkal man nekā nesaki. Es jau tev varētu precēt. Ja tu makteni vēlies. Nākamgad visādā ziņā. Nav jau kur steigties. Nāc, Deliņ. Nāc tēvu nolūgties. Kā? Kāpēc tu saki kā? Es nemūžam vairs neiešu ārā. Anton, nāc! Kas tad atkal? Emīls, uz mūžu palikšos skabūzī. Tas tikai rāda, ka vēl nav īsti izārstēts. Tev nav sirds krūtīs. Un īkšķim naga arī nav. Ko tu dari? Taisi vaļā! Dēliņ nāc ārā. Nebaidi mammu. Un petrolī arī jātaupa.
Nu, klaus, kā tev saka. Emīl. Adam! Rēks! Rēks uz skursteņa. Šitādu bērnu mans acis nav skatījušas. Emīls ir mūsu dēls, un mēs viņu mīlam tādu, kāds viņš ir. Mām, vai tad es tev esmu šausmīgs bērns? Emīl. Tēvam no kreņķiem vēders sāp. Gribi, es būšu labs. Esi gan dēliņa. Uz tavu dzimšanas dienu atbrauks Petrela kundze. Nu, esi labs. Apsoli man to. Es būšu pats labākais dēls pasaulē. Es tev atnesu siltu katla vāku. Jā, dod šurp. Vai tev stipri sāp? Var iztikt. Zini, mēs varam galvnieku skabūzi nojaukt. Kāpēc? Jo nebūs neviena, kam tajā sēdēt. Tas gan būtu labi. Vai es drīkstu iet Alfrēdam līdzi? Turi? Tišs iekšā! Emīl! Tišs! Visas durvis aiztaisī. Pats redzi, Līnai tagad karamelis galvā. Visas durvis aiztaisīju. Labi. Emīl! Tais vaļā! Tu cirti palaidniek! Tu tūlīt tais vaļā! Emīl! No tevis iznāk liels vīrs. Lielāks par tevi? Droši. Varbūt pat komunāla valsts priekšsēdētājs vai kas cits. Tas būtu prīmā. Priekšsēdētājs, kas taisa nedarbus. Tiem gan jābūt baigiem nedarbiem. Jā, no gaisa tādus tu negrābsi. Es tā kā aizmirsu, ka tagad te var nedarbiem cauri. Ko? Tā jau ir. Mana ķēves firmā, kaulu kambars numur pirmā. Hejā, heisā, man. Alfred! Ko tu stāvi, kamiets? Alfred, taisa šo dinamītu! Šito būdu es nolīdzināšu līdz ar zemi. Nebaidies, tu patiesi mums nedabūsi. Galvenais, lai kājas būtu siltas. Kut, kut, pilnīgi pareizi. Galvenais, lai kājas ir siltas. Katrā ziņā.
Skut! Ai! Ko tu slims pārdauzies? Dabūs jau plaušu karsoni. Nebaidies, Alma. Kājas man ir siltas. Kā viņš tik iekšā? Nolikšu tēvam pie gultas. Vai redz, cik daudz noķērām? Uzreiz būs labāka dūša. Tu saproti, kā viņš tik iekšā? Kas tev? Žurka iekoda? Zobs sāp. Es jau tev teicu. Ēd vēl vārnu saimnieku karamelis. Alfred! Cik mūs kalēs ņem par zobraušanu? 50 eiro stundā. Tad jau strādnieki no tevis nekādu. Jāsūt pēc krēsas maizes. Emīl! Visiem jums jāizlasa. Labdien! 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 Sveiki, Maija! Sveiki, Joki! Āmen! Ječepingā skorbuls šausmīga slimībrē drīz būs pie mums, tic man. Viņi atceļo ar pieniņu pūkām. Tā tam būs būt. Kāds tas tavs skorbuls? Vispirms sāk sāpēt zobi, pēc tam sāk sāpēt galva, pēc tam rūpis, un pēc tam ir nāve klāt. Tas ir trakāk vēl par komētu. Kas tev te darbā? Ai, cik garšīgi. Vēži, daudz. Mierā! Pirms ēšanas jāmazgā rokas. Āmen!
prom. Nu, pasaka paldies tētim un mammītei. Vai, gandrīz vai aizmirsi? Nu? Vai tu atnāks mātei palīdzi? Kā te neiešu pret vakaru būšu klāts? Nu? Pabrīdini viss par skorbuli. Beidzamā stundiņa klāt. Bet tas kalējs arī traks. 50 euros stundā. Nāc, es zinu vienu, kas rauj ātrāk un lētāk. Tas būs ātri. Plukš un zops ārā. Plukš. Nu. Nu. Stāvi! Stāvi taču! Nevajag ātri. Labāk būtu ar stiepšanu. Nu, tu nevarēsi paskriet. Tagad nebūs ātrs plukšs. Tagad būs trrrr. Tas stiepsies lēnām, kā tu gribēji. Klusa, mēs nedzirdēsim trrrr. Es negribu. Kas? Nomirsi, tad redzēsi. Jenče pingā pilna slimnīca ar tādiem kā tu. Negribu skarbulu. Dari kaut ko. Tu liks lejā no kūts jumta un zobs pusteļā plukš ārā. Plukš. Kaut ko tik necilvēcīgi tikai tu, Emīl, esi spējīgs izdomāt. Lec, nu! Nu, tu būsi kā komēta. Man bail. Nu, tad kā pa trepēm ar visu zobu? Ak, tu pasaulīt. Es tev palīdzēšu. Kili, kili, kili. Pašam skarbuls. Divdesmit seši, 27, 28, 29. Dārgais Kathūtas saimnieks taču būs atsūtījis 30 vēžus. Katram pārīt. Kurš paņēma 30. vēzi, ko?
Nu? Kurš nospēr? Kurš ir tas nelietis? Labi, ja Zaglis neatzīsies, jūs man dabūsiet tādas pusdienas, kā eņģeļi debesīs sāks gaudot. Pazūdiet! Ja Zaglis neatzīsies, man veselu mēnesi nekā arī patiņas nedabūsiet. To es jums apsolu. Te ir mīkla un speķis pīrāgiem. Tā, te ir vārīti kartupeļi. Kamēr vārās vistu uzsit putu krejumu. Uzvāri kafiju un izgarnē torti. Tur pieliekamjā ir vārīti vēži. Emīls rāva Līnai zobu. Emīls ir labs zēns. Ko? Ak, tu tēti! Redz, kur ir! Nenāc klāt! Nenāc klāt! Nenāc klāt! Nenāc klāt! Ko tu bļausties? Skorbuls ir tad, kad cilvēkam izkrīt visi mati. Nu jau Petrela kundze gaida. Tu tikai nesāc kaut pie daktera. Tā, mēs drīz būsim atpakaļ. Varbūt ieslēdz viņu pie laika? Nu, gan jau es tikšu galā. Nu, tu jau gan zini, kāds ir Emīls. Emīls ir mazs jauks puisens. Brauksim. Petrela kundze droši vien nervozē. Heisā! Nu! Heisā, heisā, heisā! Nu mēs padzīvosim zaļi! Rekur jokenā! Nu dien! Laikam vecam tēvam kaut kas sagājis dēlī. Komendante mums atņēma visus vēžus. Kā tad tā? Mēs pat paostīt nedabūjām. Viņa mums vienmēr visu atņem. Tā tam būs būt. Lai tā komendante panāk šurp, Dieva dēļ, nomierinies, Emīl. Tā uztraukties ir bīstami. to viņa nožēlos. Ko tu gribi darīt? Tūlīt tu redzēsi. Tūlīt mēs redzēsim. Vai es pie jums neesmu savu nāģeni atstājis? Nē, nav gan manīta. Un kā jums garšoja vēži? Protam, lieta, ka labi. Tava māte gan ir laba sieviete. Viņa zina, kas nabaga cilvēkam vajadzīgs. Pasveicina viņu mīļi no manis. Tas tik drīz nebūs. Viņi abi ar tēti ir Skorbhultas dzīvējs. Ko? Tētis teica, lieliskas dzīves. 17 dažādi sieri. Kāpēc man to neviens nav teicis? Meklē citur savu nāģeni, da nav.
jūs visus uz savas dzimšanas dienas svinībām. Tik laipni un iekodiet. Āmen. Kādam putu krājumu Kā tu domā, tas nav nedarbs? Nekādā ziņā. Nu jā, bet tu padomā par Petrelu kundzi. Viņai tāpat neiet labumā. Un māmiņa tikai priecāsies. Jā, un tētiņ? Kur jūs esat, pagāni tādi? Tūlīt nāciet laukā. Es jums parādīšu. Badā nomērdēšu. Pagaidi tikai. Es tev parādīšu 17 sierus. Paklausieties! Palīgā! Vai tas ir vilkatis? Tā ir veca un neganta vilkate. Vai tad jūs neredzat, kas es esmu? Alfred, padod bīsi. Tā taču esmu es. Viņa atkal runā. Viņa stāsta, ka viņai garšo vēži. Āmen! Tos visus apēda komendante. Viņa apēda manus peķi. Viņa sasita manas brilles. Viņa paņēma manas kurpes. Un šņaucamo tabaku. Es tā vairs nedarīšu. Tikai laidiet mani ārā.
Un kāds klusums. Aizdomīgs. Lūdzu, lūdzu. Ko tad mans eņģelītis? Tepat. Vai nē, es jau viņu nedomāju. Es domāju Emīlu. Lūdzu, lūdzu. Paldies. Vai Un tu māsiņu. Un kur tad viņi ir abi? Mēs laikam esam par vēlu. Vai nu, kāpēc jūs man neteicāt, ka būs tik liela balle? Es būtu uzvilkusi smalkāku kleitu. Mēs noķērām komendanti. Nāciet jūs arī dejot. Visi lūdzu. Lūgtum. Labi, iesim. Sirdīs mums prieks jauki ir veikt, tāds tu pie mums hop, la la la, jauns nu vai vecs, pāriņa nāk, pāriņa.